Osteonorm 2 stiprinās jūsu kaulus. Šis arī ir viens no jūsu veidotajiem kamīniem. Tātad ar ko tas izceļās? Šis kamīns atšķiras ar to, ka viņam ir maiskrāsni piebūvēta klāpa. Šeit, kur saimniece īpaši vai mums bija, ko viņi vēlējās, lai būtu arī šeit maiskrāsni, kur viņi varētu uzcept arī maizīt. Jūs domājat, ir kādreiz cepusi arī? Es domāju, ka jā, un saimnieki paši nodarbojas ar maizcepšanu, jā, un kad es domāju, ka tas ir tik zarīts, jo šeit var redzēt, ka maize ir tik kaut kad cepta. Un tas tur? Un tā ir kūpināta. Šeit šobrīd vēl nav durtiks ielikts. Jā. Tā ir kūpināta, tur var, teiksim, nokūpināt kaut kādu gaļu, jā, vai zivtiņu, ko paši vēlas. Un arī plītiņu, kur var uzvārīt vai pagatavot zivs. Un šī atpūtas bāze jau pie Usmas ezera, tad jau tās zivs varētu arī būt. Nē, tieši tā, jo te makšķernieki te visbiežāk arī apmeklē šo vietu. Bet tagad, ja skatās tādu kamīnu, cik ilgu laiku, piemēram, prasīja uzbūvēt šādu kamīnu? Šādu kamīnu varētu prasīt kāds mēnesis, pusotrs. Vai materiāli, teiksim, kamīnam, tiem, ko jūs būvējat, var būt dažādi un ir dažādi? Jā, šeit ir, kā redzēt, ir dolomīts šķeltais, jā. Varbūt arī šķeltais laukakmens, jā, kā jūs varbūt tur redzēsiet. Materiāli var būt dažādi. Pat arī ķieģeļi kaut kādi, ne? Jā, šeit arī ķieģelis ir. Šeit arī ir bruģīts, jā, šeit pielietots, redzēt, kā arī koks, jā, koku detaļas ir. Bet vai vispār, varbūt tas jautājums tāds ļoti nepareizs, bet vai cik daudz dažādu kamīnu veidu jūs piedāvājat, ja to tā nevar pateikt? Viss dažādākos veidus es varu piedāvāt. Gan kasešu tipu kamīns, gan, kā teikt, atklātos kamīnus, jā. Kā vispār kamīni iedalās? Iedalās viņi ir apkurs kamīni, ir teiksim, tautā viņi sauc vaļējos, jā. Jā. Praktiski ar divu veidu viņi arī iedalās. Teiksim, ko var izmantot apkurē, un otrs, ko var izmantot, teiksim, smukumam, jā. Šis kamīns ir tieši piemērots lauku mājai. Teiksim,